Sveiciet visiem! Esmu Mikus, stāstīšu par Leldes Stumbras grāmatu Pūcīte ar zeltainajām acīm. Šī ir latviešu grāmata. Šajā grāmatai arī ir latviešu ilustrators Edgars Folks. Šajā grāmatā bija stāstīts, kā Pūcīte ar zeltainajām acīm atrod divus bērnus, kuri piederēja apaļajam gadam. To pastāstīja cita pūce. Tad Pūcīte ar šiem diviem bērniem devās meklēt apaļo gadu. Ja jūs gribat zināt, kā šis viss stāsts beidzās, jūs varat izlasīt šo grāmatu. Patiesībā latviešu grāmatas lasīšana nav tik slikta. Arī šī grāmata ir 2017. gada bērnu un jauniešu žūrijā. Šī grāmata man patika. Tā ir jauka. Tiksimies atkal.